Sestdien, 26. aprīlī, visā Latvijā norisinājās Lielā talka. Portāla Valmiera ziņas novērojumi liecina, ka 2 no 3 oficiālajām talkošanas vietām Valmierā nebija liela iedzīvotāja aktivitāte, taču sakopšanas darbi notika visā pilsētā. Valmierā ir iedzīvojusies tā tradīcija, ka iedzīvotāji piesaka savas talkošanas vietas. Viņi jau ir izveidojuši tādu talkotāju kolektīvu, ka šie publiskie aicinājumi nākt iedzīvotājiem, tā atsaucība nav tik liela, kad cilvēki ar ģimenēm, ar draugiem nākt uz šīm publiski izsludinātajām 3 vietām. Tad populārāk ir, ka iedzīvotāji, vai tas ir darba kolektīvs vai draugu kolektīvs, ka viņi jau piesaka šo vietu, kur viņi vēlās talkot un izvēlās iepriekš. Tātad šogad Valmierā ir pieteiktas 28 kolektīvu iestāžu, biedrību, garāžu kooperatīvu, pilsētas, nāmu kvartālu iedzīvotāju talkošanas vietas. Un šodien Lielās talkas dienā Lielā talka notiek 21 vietā pilsētā. Un kopumā varētu teikt, ka talkotāju skaits tuvojās 900 pilsētā. Pie Dzelzs tilta talkotājus gaidīja pilsētas mērs Ineses Boķis. Tomēr ieradās vien daži cilvēki, kas bija gatavi viņam palīdzēt. Šogad tāda interesanta talkošana tajā ziņā, kad pavasaris mūs ir tā nedaudz apsteidzis. Es domāju, vismaz pa 2 nedēļām, parasti ir otrādāk. Mēs sakam, ka šīs te visas vietas, kaut vai tagad, kur mēs stāvam, ir aplūdušas vai ļoti slapjas. Pašlaik situācija ir pilnīgi pretēja, un mēs varam salasīt, un esam jau salasījuši ļoti daudz atkritumus jau iepriekšējā nedēļā pirms tam, un tāda jau ir tā latviešu daba, kad viņš tiklīdz ierauga to savu vietu, to savu kaut vai pagalmu, viņš grib viņu sakopt uzreiz, tad, kad tas ir iespējams izdarīt. Un tā ir arī šajā reizē. Valmiera noteikti ir jau daudz darījusi un padarījusi gan savos darba kolektīvos un tam pieguļošajās teritorijās, gan arī katrs individuāli. Un es domāju, kad šodien tikai tāds treknāks punkts jāpieliek dažādās vietās. Turpināsim ar nākošu nedēļu, un Valmiera būs sakopts kā vienmēr un gandrīz visās vietās. Un ja kaut kur nebūs, tad cilvēki parasti ļoti aktīvi, viņi ziņo, viņi zvana, un tad mēs steidzam tur, kur kaut kas drusciņi palicis, jo vienmēr jau ir kāds, kas grib arī piemēslot, bet viņi paliek arvien mazāk. Neliels skaits talkotāju bija sastopams pie Vanšu tilta, taču par sakopšanas darbiem, kas norisinājās šeit jau iepriekš, liecināja prāvas skaits atkritumu maisu. Kā informēja Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāve Inese Kokenberga, piektdienu Vanšu tilta apkārtnē strādājuši Valmieras profesionālās vidusskolas audzēkņi un Kristīgā žēlsirdības fonda dienas centra bērni. Profesionālās vidusskolas jaunieši piektdien sakopuši arī Putriņu mežu. Visvairāk talkotāji bija pulcējušies 3. oficiālajā talkošanas vietā Vidzemes Olimpiskā centra, Gaujastāvo krastu sajūta parkā un Valmieras estrādē. Šodien tautsnieki, kā vienmēr, bija ievērojams pulks, jo, kā zinām, tad sajūta tā, ka ir valmieriešu vidū iecienīts atpūtas objekts, un tiešām tautsnieki no rīta bija paliels pulks, un tad esam sakopuši gan spā centra tuvāko teritoriju, gan arī pašu sajūta parka iekšieni šīs takas un arī pļaviņas, un tā kā, 1. mājā būsim atvērti, tā kā varēsim gaidīt jau viesus sakoptā mājā. Viena no talkotājām bija Ilona, kas nesen pārcēlusies uz dzīvi no Rīgas uz Valmieru. Es dzīvoju laiku Rīgā, kaut gan pat esmu piedzimusi un mācījusies Valmierā, un tad es kādu laiku posmu nodzīvoju Rīgā un sapratu, ka man jāatdzīvo šeit pie bērniem, un bērni mācās Valmieras Pārgājas sākuma skolā. Un tad es jau Rīgā dzīvodam, es gribēju kādreiz piedalīties talkā. Un šeit atrodoties, es ieraudzīju Valmieras avīzē, kad notiek šī talka, un man uzreiz uzrunāja. Es domāju, kāpēc ne? Es piezvanīju, pajautāju, viņi izstāstīja visu, kas un kā. Un kā es esmu šeit, jo es pat arī netālu dzīvoju un piedalos šajā talkā, lai padarītu mazliet skaistāku vidi.